Viss produkts sarūpē sieva, protams, un cik es redzu, un cik es, teiksim, ka piedalos gatavošanā vai vismaz kaut kādā krāmēšanā, tad es redzu, ka tie bioprodukti ir ļoti daudz, jā. Tu pilnīgi apžilbsti no tām zaļām zīmītēm katru reizi. Jā, galīgi. Es cenšos tā, lai mājās vienmēr būtu pamatlietas bio. Tātad miltu izstrādājumi, cukuri, eļļas. Tas, ko mēs katru dienu izmantojam kā sastāvdaļu ēdienam. Nu, mums labi lietojās milti. Pērku vai nu Herkulesā, vai šat tad arī Rimi personīgā zīmola ICECO miltus. Nu, no tiem top ļoti daudz produkti. Vecākā meita Lotte ir iecienījusi gatavot dažādas kulinārijas produktus, cep kūkas un cepumus, jā. Tad ir milti. Jā, nu tad brokastīs šat top arī putras. Putrām es vienmēr izvēlos pilngraudu, auzu vai rudu pārslas. Un, protams, ļoti pieejams, gan arī visos veikalos ir Dobeles dzirnavnieka ražotie graudaugi. Parasti ēdienu gatavošanai izmanto ķiploku pulveri. Tad ir vai nu Santa Marija ķiploku pulveris, vai arī tas pats Rimi zīmola ICECO pulveris. Cepšanai, protams, katru dienu kaut ko cepam. Vajadzīga eļļa. Nu, eļļai arī, manuprāt, vajadzētu būt ar ekosertifikātu zīmīti, ekosertificētai. Nu, tā ir tāda lieta, ko mēs tiešām katru dienu izmantojam ikdienā. Arī garšvielas. Garšvielas, buljoni, cepampulveri, sāļi jūras ar zaļumiem, baltvīna etiķis, parastais balzamiko etiķis. Nu, tas viss, jā, es cenšos to visu sagādāt bio. Ir arī sīrups, ko es citreiz diezgan bieži izmantoju cukuru vietā. Jā, arī cukurs ir cukurniedru cukurs ir biocertificēts, par cik arī kā daudz ikdienā neizmantojam, bet tāpat cepam kūkas un cepumus. Pasta, protams, jā, tas viss ir biosertificēts, un kakao, un šokolādes krēmi, jā. Nu, un leduskapī, protams, glabājās galvenokārt arī piena produkti. Jā, nu, biopiens izvēle atkarīga no pieejamības. Vai tas var būt arī lietuviešu anneli, kas skan ļoti latviski. Vēl bieži tas ir baltais piens. Almai ļoti garšo parastais dabīgais jogurts, tad to es pērku vai nu krējuma, vai nu baltais eko, kas ir tukuma piens, vai arī Lidlā ir mazos iepakojumos diezgan izdevīgi, jā. Man ļoti garšo biezpiens, jā, katru rītu, un šitais ir mans mīļākais biezpiens. Un vēl viena interesanta lieta – piens, kas glabājas ārpus leduskapja, bet tam ir īpašs mērķis. Ir Lazdonas biopiens, jā, viņš nav tik pieejams, nav visos veikalos, bet es tomēr cenšos viņu iegādāties, lai saraudzētu. Un no tā sanāk ļoti garšīgs, tiešām aromātisks, ar izteiktu biezpienu garšu biezpiens. Un pēc biezpienu pagatavošanas tur atliek tikai tātad saraudzētu pienu, pasildīt katliņā, kaut kādas 5–7 minūtes un izkāst sietiņā. Un pēc biezpienas sagatavošanas izveidojās sūkalas, un tās sūkalas es lieku leduskapī un izmantoju sev no rītiem kokteļos. Ļoti garšīgs pamatiņš un ļoti, ļoti veselīgs, jā. Un Lazdonas biopiens ir tas, kas sarūkst vislabāk un no kura sanāk vislabāk šis biezpiens, jā.
Kafiju izvēloties, atkal tas ir tāds ģimenes, mēs kā drusku kā kafijas gurmanti esam, dzeram tādu augļainu vidēji grauzdētu kafiju, un mēs esam tādi eksperimentātori, nepiesēžamies pie viena, teiksim, ražotāja, bet variējam, un tā bio kafija, teiksim, arī ir viena no lietām, ko mēs izvēlamies. Te ir viena arī tāda milzīga paka, acīm redzot, bijusi ļoti laba cena, ko mēs arī esam iegādājušies.